Iecer radās jau pāris gadus atpakaļ, ņemot vērā, ka reklāmas industrijā strādāja jau pietiekami ilgi. Un saskārāmies ar to, ka gan pašu vajadzībām, gan klientu vajadzībām nav adekvāts piedāvājums tirgu. Un, ja gribās kaut ko izdarīt kvalitatīvi vai laikā, nekad nevar paļauties uz piesaistītajām trešajām pusēm. Mēs sapratām, ka klientam tas pakalpojums nepieciešams un ka vislabāk mēs to varam izdarīt paši, apvienojot kompetences, kas mums ir starp partneriem. Viens ir labs ražotājs, viens ir labs vizuālais mārketings. Es varu vairāk pieslēgties ar kopīgo redzējumu un ar reklāmas sadaļu. Plus manā skatījumā ir tīpaši kādām reklāmas aģentūrām, ka viņiem nevajag meklēt, kurš viņiem to nodrukās, kurš viņiem uztaisīs to reklāmas stendu, bet ka mēs visu to vienkopus visu daram. Tajā pašā laikā Rīgas būvvaldē saskaņošanu, pieņemsim banneru, tajā pašā laikā banneru ražošanu, tajā pašā laikā arī banneru montāžu, demontāžu. Mēs esam viss viens, mēs piedāvājam to pilno komplektu. Protams, ir daudz birokrātijas, savā ziņā visas dokumentācijas, vispār tas pats sākums, tas ir viss tāds nedrošākais, kā būs, bet tajā pašā laikā, kā mums kolēģis arī minēja, kamēr tu pats to nepārbaudīsi, nezinās, kā tas vispār ir. Un ja tu ej uz to savu mērķi, tad varbūt tās tajā pašā laikā, ja es to gribu, tad man arī tas ir jādara. Neviens manā vietā to nedarīs un nevar tikai vienkārši domāt, kā tas būtu, bet vienkārši pašam arī tas jāizmēģina. Kad mēs sākām, mums arī bija tas lielais plus, kad tā klientūra jau pirms tam jau no reklāmas aģentūras bija iestrādes izveidojušās. Mēs jau bijām sevi pierādījuši, kādi mēs esam cilvēki, bet, protams, tas darba ieguldījums arī prasa pāris gadus, lai vispār tu nonāktu līdz viņiem. Vienkārši mūsdienās ir tā, ka varbūt tās atver jaunas uzņēmumus un tikai tad sāk meklēt klientus un vispār apzināties, vai vispār to var vai nevar. Visvairāk jau ir tas pozitīvi, ka mēs veidojam lietas, kas ir konstruktīvi un kaut kas tāds, ko katrs nevar uzreiz izveidot, pieņemsim, tur uzlikt uz iekārtas CNC izdrukā un viss. Mums tehniski kaut kāds risinājums vai kaut kāda sarežģītība, ko citi nevar izgatavot, kur roku darbs vajadzīgs, izdoma, dažādu materiālu sasaist kopā. Pēdējā reklāma, ko mēs konstruktīvi izveidojam, tas turībētas cilvēks uzbūve. Šobrīd Latvijā vēl neviens tādu nebija izveidojis, pat arī tuvāk, ja nemaldos, Lietuva un Igaunija nebija. Tas bija tās liels izaicinājums. Mēnesi pusotru strādājam pie tā, lai vispār kaut ko tādu izdomātu, jo viens ir izveidot konstrukciju, otrs to konstrukciju ļoti ātri demontēt, uzlikt atpakaļ un atkal noņemt, lai cilvēki nesaprot, kas tur ir. Un šobrīd liekas, kad izdevās. Pirmā diena atbrauc pat pažarnieki ar glābējiem, ar trepēm, pašvaldības policija, viss kā nākās, viss nostrādā. Ceham patīk, ka ienāk arī Latvijā tomēr Skandināvijas tendences, ka klientiem ir vajadzīga kvalitāte, ka viņiem pašiem beigās ir kauns, ka tā manta izskatās slikti vai nekvalitīvi. Tā konkurence vairs nav Latvijas robeža, tā konkurence patiesībā ir globāli. Ja? Ļoti daudz latviešu ražo ārzemēm, ļoti daudz ārzemnieku ražo mums. Līdz ar to tas, protams, uzliek daudz lielāku konkurenci un gan idejai, gan ienākšanai, gan tirgu, bet noteikti ar ko apkārt paskatoties daudzi var, iekarot tirgu, patiesībā vienkārši paceļot arī kvalitāti citā līmenī. Jo līdz šim ļoti daudz vēl vai pēc postpadomijas vai pēc tomēr trekniem gadiem vēl dzīvo ar kaut kādu savu izpratni par kvalitāti, par to, ka kvalitāti nevajag, galvenais ātri, lēti. Tas pats spilgtais piemērs, ar ko es 5 gadus pirms tam Stokmanā strādājot, ir Stokmana un Somijas tas princips, kad Somiem ir tas, kad viņi viens otru atbalsta. Somu atbalstīs, pieņemsim, ir kaut kāda preci jāiegādājas, viņa labāk atbalstīs savus ražotājus vietējos. Mums, diemžēl, Latvijā ir tā, ka katrs par sevi domā tīri uz tirniecību, bet tajā pašā laikā nedomā arī par ražošanu. Un tas ir tas stūrakmens, uz ko viss ir apstājis. Tirgot, tajā pašā laikā neviens neko negrib ražot, bet ražošana jau vislielāko to peļņu, gan visu to ienesīgumu kopā valstī arī dod. Ja tā ir ražošana, tad Latvijas tirgus viennozīmīgi ir maziņš un nav vērts uzsākt ražošanu ar lieliem mērķiem, ja vēlam tikai strādāt Latvijā. Cita lieta ir kaut kādi pakalpojumi, servisi, jā, bet ražošana, tomēr viņa, ja ir kaut kāda kompetence, ir kaut kāda kvalitāte, ir kaut kādas jaunas lietas, ko mēs radām, tad noteikti, kāpēc, lai to, nepirktu citi, vai mēs to nepiedāvātu arī citiem cilvēkiem, un tālāk tā jau patiesībā ir tikai vairs loģistikas jautājums.
Manuprāt, krīzes laiks ir atkal iedevis to otru jaudu tieši šim mazajam biznesam, kad cilvēks atkal atgriežas pie tā, saprast, kā tas ir pašam radīt kaut ko ar rokām, kaut ko salikt kopā, radīt pievienoto vērtību. Man liekas, krīzes laiks tieši ir iedevis šo radošo tādu meklējumu realizāciju caur kaut kādām jaunām lietām. Un man liekas, ka tas ir tieši tas, kas pacelā un varbūt arī deva mums otro jaudu uzdrīkstēties. Cilvēki, kas jūt, kad ir vēlme radīt kaut ko savu, vienmēr visiem saka, ka vajag uzdrošināties, vajag mēģināt. Un katrā ziņā mēģināt vajag saprast, kā tas ir, nebaidīties un, kā saka, algotā darbā vienmēr cilvēks var atgriezties, ja viņš ir gudrs un kompetents. Tas, ko es ieteiktu gan, ja cilvēks grib kaut ko savu uzsākt, kad nevajag baidīties ielikt iekšā 100%. Jo, ja cilvēks mēģinās tā pa bišķītiņam palikt gan algotā darbā, gan pa bišķītiņam mēģināt kaut ko savu uzsākt, tad viņš nekad to īsti neuzsāks. Tas neprasa resursus, ne naudas, nekādas. Noteikti skatīties internetā daudz, runāties ar cilvēkiem tā iemesla dēļ, saprotot, kas cilvēkiem ir vajadzīgs, kas viņiem pietrūkst. Otrs noteikti, kad, protams, ir vieglāk uzsākt biznesu komandā, līdzīgi kā mums arī ceha gadījumā, kad komanda tomēr ir ļoti svarīgs faktors un viens ir gudrs vienā, otrs gudrs ir citā. Un saliekot vairākas galvas kopā, noteikti tas viss aizies. Protams, tas prasa kā citas kompetences, mācīt sadarboties komandā, nolikt bišķiņu kaut kādās brīžos egoismu un tam līdzīgi, bet tas noteikti ir tīpaši pirmajam biznesam noteikti daudz labāk nekā mēģināt to vienam pašam darīt. Pie mūsdienu visiem interneta mēdījiem, tām lietām es ieteiktu arī jauniem uzņēmējiem vai topošiem uzņēmējiem vienkārši sekot daudz kur līdzi, jo ļoti daudz novitātes vienkārši ir aizmetņos ir nojaušamas ārzemēs, un ja pašam galva strādā, tad cilvēks var salikt tās lietas kopā, paskatīties, kas ārzemēs iet, kas šeit vēl nav, pielāgot to Latvijas videi un patiesībā ļoti veiksmīgi to visu var izdarīt.